Kāpēc ierodamies Jelgavā? Mums vienmēr treneris saglīdz, mums pirmais treneris ir, kad laiks, tas vienmēr mēģina atbraukt un... Ar ko šobrīd nodarbojies? Kāpēc ir laiks? Gaidu, kad spēlēšu kaut kur. Gaidu kontraktu tālāk un braukt. Pēc izdevumā atbraukt uz Latviju pie vecākiem, pie ģimenes un man laiks brīdis atnākt pastīties kā basketbolu. Vai seko līdzi Jelgavas un vispār Latvijas basketbolu? Mazāk sakoju, bet sakoju. Vakar sociālajos tīklos Jelgavas pašvaldība aicināja sakopt īpašumu. Jā. Kādu plānu, ko plāno darīt? Nav nekādu plānu. Tāds arī paliks, jā? Līdz rīt, no šodienas uz rītdienu taču nekas neizmainīsies. Tuvākajā laikā? Tuvākajā laikā. Es domāju, ka arī nekāds ļoti liels pārmaiņas nebūs. Atbraucot, nekas jums pasīdīs. Kā jūs izskaties? Ko tev nozīmē iespēja trenēties kopā ar Kasparu Kambalu? Es nezinu, to, ko var iemācīt. Ko tu sagaidi no šī treniņa? Es viņam pastāstīšu kaut ko no savas pieredzes, kaut ko jaunu. Man tas diezgan svarīgi, jo viņš ļoti labi spēlētājs un diezgan liels gods ar viņu aizvadīt. Diezgan daudz, ko viņš var iemācīt. Ko tev nozīmē iespēja pavadīt treniņu kopā ar Kasparu Kambalu? Man vēl tā iemācīs varbūt kādu jaunu migrinājumu, kaut ko jaunu pastāstīs. No pieredzes savas. Var uzjautāt kādus padomus, teiksim, kā nomierināties pirms spēlēm, tā. Teiksim, kā viņš gatavojās spēlē, kā noskaņojās, tā. Tas būtu tas, tā kā, ko es vēlētos uzzināt. Bloki! Pagaidām tuvāk pēc centra pagaidām. Lai kas? Tas, kas nomet garām, tas mainās ar treneris. Ar